Tūkstošiem cilvēks ir ilgojusies pēc patiesa miera pasaulē. Drīz attausīs jauns gadsimts. Sagatavosim ceļu, lai tas kļūtu par miera gadsimtu. Tikai caur iekšēju mieru mēs varam sasniegt patiesu ārēju brīvību. Viņš ir dzimis 1931. gada 27. augustā, Indijā. 1964. gadā viņš dodas uz Amerikas Savienotajām valstīm. Šičinmojs ir veltījis vairāk nekā 3 gadu desmitus kalpojot mieram un cilvēku gara neierobežoto spēju īstenošanai. Būdams ražīgs dzējnieks, esejists, mākslinieks, mūziķis un sportists, Šičinmojs ar savu radošo darbību, neparastajām miera institīvām un savu dzīves piemēru ir iedvesmojis un uzmundrinājis cilvēkus visā pasaulē. 50 valstīs visā pasaulē, vairāk nekā 350 Šičinmojs starptautiskajos centros, apvienojas cilvēki ar dažādu kultūru un pasaules uzskatu. Cilvēki, kur meklē iespēju pilnveidoties un kalpot sabiedrībai. Tāds centrs ir arī Latvijā, Rīgā. Es atnācu uz Šičinmoju centru 7 gadus atpakaļ. Es jūtu, kā ir izmainījis un kaut vai attieksmi pret maniem radiniekiem. Ja man kādreiz bija varbūt konflikti vai vēl kaut kas, tad tu sāc just, ka tomēr pirmais, ko tu sāc just, ka ne jau citi ir atbildīgi par tevi. Bet tu esi pirmām kārtām pats atbildīgs par sevi, kad tu nevari izmainīt savus radinieks, tas nav iespējams. Tu vispār nevienu cilvēku nevar izmainīt. Vienīgais cilvēks uz šīs pasaules, kur tu vari izmainīt, esi tu pats. Un ja tu nedarīsi kaut ko ar sevi, tad nekad nemainīsies ne tavas attiecības ar taviem tuviniekiem, ne ar taviem draugiem, vispār ne ar vienu. Un tikko tu sāc sev mainīt, tā arī visapkārt tev sāk mainīties. Mans mērķis ir sevis pārspēšana. Es vienmēr cenšos pārvarēt savu ierobežotību. Es nesacenšos ar pārējo pasauli, bet tikai ar sevi, jo mans augstākais mērķis ir pilnveidot sevi. 8 gadu laikā no 1978. gada Šičinmojs ir piedalījies 200 skriešanas sacensībās. To skaitā veids 21 maratonu un 5 ultramaratonus. Tagad viņš ir slavens svarcēlājs, dedzīgs tenisa spēlētājs un veterāns spēļu dalībnieks. Ar svarcelšanu Šičinmojs sāk nodarboties no 1985. gada. Patstāvīgi trenēties uz dažādu veidu speciāliem koncertiem trenažieriem, viņš ātri veic progresu dažādas svarcelšanā dažādās pozīcijās. Sākot 40 mārciņu smagas svaru stieņu pacelšanu līdz 3 tonu smagas hanteles pacelšanu ar vienu roku. Es esmu miera māceklis. Es jūtu, ka labai fiziskajai formai ir liela nozīme, lai sasniegtu mieru. Prāta mieru. Cilvēka vecums ir prātā un nevis sirdī. Es ceļu lielus smagumus, lai iedvesmotu cilvēkus. Ir citi, kas iedvesmoja mani dažādās dzīves jomās ar saviem sasniegumiem. Tā mēs iedvesmojam citu, un tā kļūstam par labākiem šīs pasaules pilsoņiem. Daudz cilvēki, kas ir sasnieguši kaut kādu zināmu vecumu, saka, es jau savu mūžu esmu nodzīvojis, man vairs nekas nav šī dzīvē darāms, lai jau tie jaunie, bet viņš ar savu dzīvi parāda visā savas dzīves garumā, kad vecumam nav nozīmes, ir nozīme tam, kāda attieksme mums ir pret dzīvi, ko mēs gribam, un tam, lai mēs neaizmirstu, ka mums ir mūsu sapņi, un ka mēs varam sapņot jebkurā vecumā, un mūsu sapņi var piepildīties pat mūsu dzīves pēdējā dienā, tam absolūti nav nekādas nozīmes. Nesen Šičinmojs 69 gadu vecumā uzstādījis jaunu rekordu ar kājas spēku paceļot 2200 mārciņas, jeb 998 kg. Ārējā mūzika rodas no ārēja instrumenta, iekšējā mūzika rodas no sirds. Iekšējais mūzikas vārds ir vienotība. Šičinmojs uzrakstījis 15 000 dziesmu ar tekstiem angļu un savā dzimtajā bengāļu valodā.
Tās atspoguļo viņu plašo radošās pašatklāsmes pasauli. Vairāk kā miljons klausītāju dažādās valstīs ir apmeklējuši viņu miera koncertus. Šičin Mojs sauc savus mākslas darbus Jarna Kala, bengāļu valodā mākslas pirmavots, kas atspoguļo ideju, ka māksla plūst no radošu spēju avota. Kalpot cilvēcei, tā ir lielākā balva, ko es varu iegūt kā cilvēks. Ja no maniem zīmējumiem, dziesmām, dzējoļiem cilvēki iegūst kaut pilienu iekšējā miera, tad arī es sajūtīšu, ka man izdevies dalīties savā iedvesmā un mērķtiecībā, un esmu spējis patiešām kalpot cilvēkiem. Kāpēc ir jāuzstāda smaguma celšanas rekordi? Kāpēc jārada tūkstošiem dziesmu un miljoniem zīmējumu? Tas ir, lai parādītu, ka cilvēku iespējām patiesībā nav robežu. Bet sevišķi, ja cilvēks garīgi sev pilnveido, tad viņu robežas it kā atbīdās, jo robežas pārsvarā ir cilvēku prātā. Bet tikko kāds viens cilvēks tiek šai robežai pāri, tā atverās ceļš priekš visiem. Un vēl tautā ir teiciens, ka neiespējamo var izdarīt tikai tas, kurš nezina, ka tas nav iespējams. Jo cilvēku iespējas patiešām ir neierobežotas.